prezidenta Kāņa Ulmaņa savā vārda dienā 28. janvārī iesākot draudzīgā aicinājuma, mudinājumu iet palīgā savām skolām, bibliotēkām, mākslas muzejiem, mūzikas iestādēm, citiem izglītības pasākumiem ar dāsnām dāvanām, grāmatām, gleznām, mūzikas instrumentiem un naudas ziedojumiem. Tam toreiz un pēc tam bija liela atsaucība, ka tas sajūsmināja latviešu tautu. Izrādījās, ka latviešu tauta ir devīga tauta. Un arī vēl tagad, jo vajadzība ir daudz, un visi tiek aicināti talkā. Šajā laikā es sevišķi jādomā, lai latviešu tauta, latviešu valoda izdzīvotu. Bērnu skaits Latvijā ir samazinājies. Gandrīz pusi no tiem dzīvo trūcīgos apstākļos. Vairāk kādu gadiem, kā tas bija gadu atpakaļ. Varbūt, kad ies labāk, pašlaik ir ļoti grūti. Daļēji risinājumi tam ir visiem Latvijas pilsoņiem gan Latvijā, gan šeit piedalīties referendumā. Balsojot pret krievu valodas ieviešanu kā otro valsts valodu. Ja mēs te balsot visi, man liekas, neviens nebalsot pār. Tas man esat. Tas jautājums ir, ka jābalsoja pret to, varbūt krievu valoda kā otrā valsts valoda Latvijā, kur ir viena Latvija visā pasaulē. Tāpat otrs pieminētājs, tas nabadzības jautājums un bērnu jautājums, diakons Dārs Demāts, šeit ciemodamies mūs aicina atbalstīt Būsim gudri akciju, kas sadarbībā ar draudzēm Latvijā palīdzēs Latvijas bērniem saņemt to visnepieciešamāko, lai varētu apmeklēt skolas, pašlaik 5% skolas neapmeklējot. Un, protams, draudzīgs aicinājums ir atbalstīt pašu skolas šeit. Kādēļ arī šodien pulcējamies dienamā un sarīkojumā pēc tam. Mēs priecājās, ka jūs esat pieņēmuši mūsu draudzīgo aicinājumu būt ar mums draudzīgā aicinājumā. Šo vārdu mēs vairākas reizes dzirdējām baznīcā, mācītājs pieminēja par draudzīgo aicinājumu. Un mēs pateicamies jums un visiem citiem, kas arī nav šeit klāt šodien, par jūsu atbalstu mūsu skolai, par sarīkojumu apmeklēšanu, kas mums ir ļoti svarīgi, jo bērni gatavojās un mācās, un ir svarīgi, ka mums ir kam rādīt. Un tas ir mums ļoti svarīgi, ka jūs piedalāties mūsu sarīkojumos, un saprotams, paldies par jūsu ziedojumiem. Mūsu izsūtītā aicinājumā citējām Vairas Vīgas Freibergas teikto: valoda ir bagātība, tā ir pašvērtība un par tās dzīvot spēju nākotnē ir jārūpējās. Mūsu valoda būs tik skaista un vērtīga, cik mēs to par tādu varēsim veidot. Ar jūsu palīdzību un atbalstu latviešu valoda Hamiltonā vēl ilgi skanēs. Paldies Daugavas latagiem! Kad bijām Latvijā augustā ar Sveika Latvija braucienu, dzirdējām daudzas populāras dziesmas. Vispopulārākā bija Laura Reinika Es skrienu. Man galva kūzeme dēļ, rokas rīs, pēdas mans vīrs. Es traucu slēdī vēlreiz atraudzīt, virtus traukīs blīst. Krustojums vai vējš, sekundes iedzēš, un vēl. Sievetu vai vairs, mani neapsāks, gaidītā.
priekšniekam, Hamiltonas latviešu biedrības priekšniekam, Arnoldam Smiltniekam! Ziniet, šī man droši vien dzīvē būs vienīgā iespēja būt uz sarkanu. Un mani tā uzjautrināja tās dancošana, ka es gribētu arī pievienot.